šīs ir visas mantas, izņemot kaķi, kuras Dunkur Jānis ņems līdzi. Tagad šīs te ir visas mantas. Nu, mēs esam beidzot sapakojušies un tūliņās laidīsim vēl tur dažas pārtikas lietas. Un tad jau laidīsim uz Kurzemes pusi. Esam Reiņu valstībā. Reku Reinis pats arī. Čau, Reini! Esam jau atbraukuši pie Reiņu ciemos un šobrīd es meklēju vietu, kur turpmākās 4 dienas varētu nakšņot. Tāpēc man ir jāatrod vieta, kur iesiet hamaku. Šeit ir tik forši. Ir mežs un paklausieties, kā skan. Ideāli. Reinis iemācīja jau mazu gudrību. Šitie te ir egļu, bet priežu, čiekuri jaunībā. Šitādi, ja? Viņus var ēst, un viņos ir vitamīni. Garšo labi. Cenšamies beidzot adaptēties vidē. Esam jau kādu pusdienu pa šejieni. Ir forši, ir tiešām forši un patīk svaigais gaiss. Mēs izteigājāmies pa mežiņu. Reinis uztaisīja garšīgas picas. Tagad vajadzētu iet iekārtot manu naktsmītni hamaku starp kokiem. Nu, čakars bija pamatīgs īstenībā. Es redzu, ka tagad kur ir hamaks iesiets, ja? Un man vēl jāatcerā laikam tā sistēma īsti, kā viņš tur darbojās kārtībā. Bet beigās es iegulos, pamēģināju un īstenībā ir ērti. Tā kā, nu redzēsim, kā būs pašā naktī, jo šodien sola apmēram 8 grādus naktī. Jāturpina baudīt daba un vakars. Давай,